Ja plāno atvaļinājumu Ziemeļlatgalē, bet neesi pārliecināts, ko darīt, zini, ka Viļakas ezera tūre piedāvā glampinga pakalpojums 2 miljonu stāru hotela namiņos, kas atrodas pie Viļakas ezera krasta, vienlaikus baudot aktīvu atpūtu. Tās iespējas, ko mēs piedāvājam, tas ir sākot ar šādu pasēdēšanu un atpūšanos uz terases vai tepatās, vai svērki, vai ballītes, vai jebkāds cits pasākums, beidzot ar supošanu, buru supiem, ģimenes supu, tandēma velo, elektrovelosipēdiem. Ir arī katamarāns, arī filmu aprīkojums, lai varētu paši cilvēki organizēt sev tādas patīkamas pasākumus. Teritorija ir plaša, nodrošinot netraucētu atpūtu tuvāk dabai, kur nerodas sajūta, ka atrodies pilsētvidē. Šīs turisma galamērķis izceļas ar savu dabisko un neskarto apkārtējo vidi. Te mēs esam centušies iet ar tādu ļoti zināmu pietāti. Mēs ļoti cienam dabu, mēs ļoti cienam ezeru, un tāpēc viss ir tieši tā, kā ir. Jo tā viņš ir visu laiku bijis, vai ne? Un tie namiņi, tā doma ir tāda, ka mēs varam atkal savienoties ar šo te dabu, ar ezeru, ar visu dzīvo mums apkārt, tāds, kāds viņš ir, ļaujot un lūdzot iespēju mums būt klāt, vai ne, paskatīties, novērot, sajust, bet tādu, kā tam ir jābūt. Re, kur ir? Nu, re! Viss, ko vajag, ir apstāties, un daba pati atnāks. Katrs no namiņiem ir unikāls un aprīkots ar visu nepieciešamo atpūtai. Gulta ar paplašinājumu gultiņu ģimenes uzņemšanai, leduskapi, bioloģisko tualetu, ūdeni, pieeju ezeram, kā arī elektrību. Mēs saprotam, ka vasara ir aktīvais laiks, un arī mums laikapstākļi ir ļoti mainīgi. Arī rudenī paliek vēsāks un visu. Tāpēc ir kondicionieris, kas, principā siltumsūknis, kas strādā gan kā kondicionieris, gan kā sildītājs. Šīs namiņš ir vaļā tik ilgi, kamēr ārā ir līdz -10 grādiem. Ja ir -10, tad te ir 21 grāds pārbaudīts arī vējainā laikā, tā kā ir tiešām silti un patīkami. Kas ir citādāk, namiņos nav plīts, bet, ja gribas ko pagatavot, teritorijā ir pieejams grils. Šeit tādas lietas mēs neliksim, jo, kā redzat, namiņš ir neliels, un ja mēs sāksim cept un vārīt, tad tās visas smaržas, viņas aizbiedēs to dabu apkārt, un tad vairs nebūs tas pēc, kā īstenībā cilvēki brauc. Tāpēc mēs esam vienojušies iekšēji, kad ir grils, ir citas iespējas, mēs varam pielāgoties, bet ne te. Viens no glampinga namiņiem ir nedaudz vienkāršāks, bet ar savu unikālo tematiku. Mums patīk mūzika, un līdz ar to mums gribās aiznest arī cilvēkus tādā mūzikas pasaulē, un tāpēc ir plašu atskaņotājs ar dažādām platēm. Ir bijis, ka viesi brauc ar savām, ir, kad izmanto mūsu, ir kombinācijas, mums ir arī binoklis, lai varētu vērot dabu un skatīties, cik tur makšķernieki izvilka zivis, varbūt jāiet līdzi, jānoskata kāda labā vieta. Stāv arī grāmatas, lai var atpūsties vietējais medus tepat no upītes ciema bitiniekiem. Savukārt otrs namiņš izceļas ar to, ka piedāvā iespēju nakšņot zem zvaigznēm. Ja tur ir vairāk klasika, miers, vai ne, tad te vairāk viss ir par debesīm, par kosmosu, tāpēc arī ir stikla jumts, lai var redzēt dabu visapkārt ne tikai horizontā līmenī, vai ne, bet arī apskatoties uz augšu. Kas te nāk klāt arī teleskops, lai varētu naktīs ne tikai vērot debesis, bet arī apskatīt mēnesi ar saviem krāteriem un mēģināt saskatīt dažādas zvaigznes. Ņemot vērā, ka šim namiņam jumta daļa ir stiklot un varbūt par karstu, Santa uzsver, ka ir vērts celties agrāk un redzēt rītausmu, un ieslēdzot kondicionieru, rīts būs patīkams un komfortabls. Papildus mums nāks arī gaišie linu aizskari, lai cilvēks pats var tad regulēt, cik daudz viņš grib to gaismu. Jo te jau tā doma arī ir, kad pieņemsim aizskari priekšā nav nevienā namiņā, kad ne jau mēs atbraucam uz ezeru dzīvot, lai aizsegtos, vai ne, lai neviens mani neredz, bet tieši otrādies, lai daba mums atvērtos, lai mēs viņu arī redzam. Un šobrīd vēl nav redzams, bet pavasaru te būs zaļa siena, tīsumā namiņš viens otru pat nejutīs, un arī šeit izaugs zaļgana siena, līdz ar to nejutīs arī cilvēks tik ļoti citus, bet tāpat laikā redzēs vairāk un vairāk kā tie paši putni, un viss pārējais pienāk tuvumā. Šeit ik viens atradīs savas atpūtas iespējas, tostarp makšķerēšanas entuziasti, kas var baudīt zvejošanu pie Viļakas ezera krasta.